21. man liekas, jūnijā bija. Man tā šķiet 20. vai 21. jūnijas tas bija. Kad saņēmu, es varu tā šitā pļāpāt, ja? Jā, uzstāsim. Un, nu jā, atkārtoši man bija ļoti liels pārsteigums. Un nākamajā dienā ieradās tieši televīziju atslēgt, mums nebija samaksāts, mums parāds. Un tad es ļoti laimīgi varēju samaksāt. Samaksāju par televīziju. Man bija pagājušajā gadā paņemts tas SMS kredīts. 50 lati, 60 bija jādod. Es laik nebija ko atdot, katru mēnesi 7 lati maksāju, pagarināju. Nu tad tagad uzreiz nomaksāju, tas arī tāds viens akmens no gako nost. Nu ir man palikuši kontā vēl 50 lati. Un tā kā tā doma ir skolai tomēr. Visas tās lietas skolai. Jā. Tāpēc, ka es nezinu, pa kādu citu naudas. Man jau gan māsa varētu maksāt par dzīvokli. Skolai tev tāpat būtu jāpērk. Pa ko tu pirkt, tāpat būtu jādomā. Es saku, par ko es pirktu? Skrietu un bļautu. Nav par ko pirkt. Nu, es tā kā iztērēju 5 latus ēšanai. Aizgāju uz veikalu, nenocietos. Tā, nu, pārējā naudiņa pašlaik stāv uz konta. Es ļoti tā, nu, mēģinu šodien pat arī aizgājis pastu nopirkt Rīgas viļņus, tos mēs nopērkam katru nedēļu. Tur ir gan ko palasīt, gan tā programma. Un kā tur pasts ir un tas veikals blakus. Un jau no pasta laukā, jau tūlīt te veikalā iekšā, nu te kaut ko, nu varbūt kaut ko ēdam. Nē, labāk fiksu laukā nāku mājās. Tāpēc skatos internetu veikalā diegus, nu no kuriem es tamborēju. Un tad arī ir ērti pasūti, samaksā un forši būs diegi. Nē, labāk neeju neskatos, lai neiztērētu naudiņu. Tā. Jā, tev vēl bija tā vēstule. Jā, Uzrakstīt, jā. Re, kur ir pēdējā zīme, kas bija, cik mums ir tā summiņa. Dzīvot. Mums jau ir par ūdeni parāds. Un es nezinu, mums prasa, es aizies sociālajos man saka, ko jūs domājat darīt? Ko lai mēs izdomājam? Kā es saku, es neslaistos, es strādāju. Ko lai es daru, ka šogad nevajag? Ka neviens nepērk, ja no aprīļa man nevienu zeķi nevajag, saprotu, ka nav sezona, bet nevienu gadu tā nav bijis. Saku, pagājušajā gadā bija valstī krīze, bet nebija šitā man katru mēnesi vismaz tās zeķītes vajadzēja. Tagad man sanāk izdzīvot ar 35 latiem uzturlīdzekļu, kas ir viss. Un nav tēva pensija. Labi, ka viņam ir zāles pa brīvu pārsvars viss. Tad viņam tur ir aprēķināts tajās zālēs 100 cik tur lati. Viens šitais te maksās, nezinu, cik tur kaut kaut 40 vai? Jā, drausmīgi dārgi. Tas jau par mūsu būs beigas skaisti. Kas ir? Inflācija. Nu, viņam visādi tie pūšamie ir un vēl tabletes, te jau nav viss, kas viņam vajadzīgs. Tas laikam par ko astmu? Jā, nu viņam visas tās plaušu tās vainas. Viņam ir astma un kops un tas saīsinājumā. Tas hroniski obstruktīvs, vai kas tur plaušu bronhīts un kas tur. Tā katru mēnesi slimnīcā. Nu, tagad, ja būs nākamā reize, tad jau es trīcēšu un drebēšu vispār, jo par pēdējo reizi bija tik slikti.